cilvēkiem. Pareizi, laiks 14:43 ir jautrās ēteris atgriezušās. Šodien daudz kas jautrs. Mums jauna dziesma. Tomēr mēģinās. Es pats personīgi šodien laikam. Gačo celies. Staurūks ir. Ausu ir jums strāds. Ausu jums staras, bet mums ir skaidrs. Kapteinis ir atgriezies, laiks ir nomainīt mums kursu, dzīvei pagriezienu. Jā, nezinām kā. Jā, tā. Cik es brautu šobrīd bēr labs gaisa ēterām. Nu, tādā ziņā, ka jūs man ļoti dzirdat. Vairs jūs nedzirdat šito. Jā, kaut kā man tā. Bet mums ļoti jautra mūzikas programma priekšā. Un, jā. Ar profesionālajām austiņām. Šodien muzeja naktis. Muzeja naktis fucking jā. Un pateikšu pa pilsētām, tas jau pēc vēl 2 dziesmām. Mūsu ievadiņā. Šoreiz mēs kā profiņi darbojamies ēterām. Kopām. Atgādināsim. Tas šobrīd ir pults. Studijā, DJ. Studijā. Un tagad īsākā informācija par to, kas notiek vispār šo nakti. Patas atzīmē līdz 1 no 19 līdz 1 naktī. Sestdienas 19 līdz svētdienas 1 naktī. Sešas stundas. Cik es tev esmu? Jā. Es domāju, nezinu, laikam tā visās pilsētās. Varbūt tikai Jāgavā.
Jā, bet galvenā, protams, ir Rīga, kas notiek Rīgā. Rīga, protams, Rīga. Protams, Rīgā ļoti daudz, kas notiek tīpaši saistībā ar muzeja naktīm. Šonakt 17. maijā. Tieši 17. maijā. Saistībā ar muzeja naktīm. Notiek ļoti daudz lietas, es skatos. Šobrīd esmu muzeja nakts. Ļoti daudz lietas, principā, gandrīz visā Latvijā. Jā, tā. Principā notiek vairāk tikai Rīgā un kaut kur Latvijā, bet arī notiek Jelgavā pasākumi, protams, Ventspilī, Cēsīm, Ļaudonis arī tur, vairāk, protams, Rīgā. Muzeja nakts 2014 Pārdaugavā, Saules valks, te katru minūti kaut kas pieviedrojas, jā. Muzeja nakts 2014 Jūnārīgas ūdens gadsimtos, jā. Tātad šeit ļoti daudz, kas notiek un var jums visu stāstīt, bet tas būtu tagad, jā. Bet tiešām ļoti daudz, kas notiek. Kaut kā man šodien tā, bet arī svarīgākas ziņas, protams, kā vienmēr meklēja Delfos. Protams, mums arī ir satraucošas ziņas. Protams, arī mēs atskaņosim mūsu metrā, paziņosim jums par šīm ļoti satraucošajām lietām, kas notiek. Bet, tas jau principā pēc, varētu teikt, viens dziesmīs. Bet, principā Delfi ir tas portāls, kurā jūs varat skatīties visas ziņas. www.delfi.lv svaigas ziņas katru minūti, katru sekundi, pat divos, pat vienos, 24 stundu dienu šīs portāls darbojas. Nekad ciet nevairs, protams, arī par laika apstākļiem. Šobrīd 19 grādi Rīgā. Rītā sola 27, šodien sestdien 17. maijs, tu klausies Rīgas FM, pareiz laiks 14:51 minūte. Jā, tad citu arī atgādināšu bišķiņu pa hokeju, pastāstīšu šobrīd, Krievija pret Latviju spēlējam. Es nestos, tāpēc, kad jūs jau zinat, droši zaudējums. Bet, varam arī uzvarēt, varbūt. Cerams. Cerams arī varam uzvarēt, bet, jā. Tā kā, tagad dziesma būs mums, kas mums dziesma būs? Jā, īsa dziesma, You Be My Wife, Borat. There's a fan, Tomerman, and the Nick. Yeah. Thank you for listening, Ready to Pass. Summertime, on the air. On the air. You have a pretty face and hairs that is gold. Your body is nice like a 7-year-old. I want to sing the world that you be my wife. But if you cheat on me, you pay with your life. You be my wife, I treat you nice. We will make love whenever I like. I
give you 2 shoes, a dress that is red, they belong just to you, since my old wife now dead. Radio Stop FM. Ātrās palīdzības ziņas. Principā šis ir pirmīs raidījums šim ziņu raidījumam ātrās palīdzības ziņas. Varbūt mēs nosaukumu mainīsim. Vienkārši šis nosaukums man uz ātro ienāca prātā, pēc, kad šodien es nebiju atsliecinieks, bet redzēju, kas notika šodien. Tieši šobrīd. Nē, bet kas notika šodien. Igaunijā traģiskā avārijā iet bojā 2 somu motociklisti. Piektdien Igaunijā pie Lihoas uz šoseis mikroautobusu pēkšņi iebrauca pretīm braucošiem motociklistu kolonnā. Tātad izraisot sadursmi. Avārijas rezultātā gāja bojā 2 somu tautības motociklisti. Mikroautobusu vadītājs nesot izrādās, viņš esot bijis skaidrā. Sadursmes brīdī esot bijis skaidrā. Šis cilvēks esot bijis skaidrā sadursmes brīdī, protams, mēs viņam ticam. Varbūt, nevar zināt. Un, protams, arī notikumi, kas notiek ap visu pasauli. Protams, bet tagad ziņas, kas apšauc visu pasauli, kā vienmēr. Tas bija ārstu medicīnas ziņas, bet tagad notikumi Ukrainā. Notikumi Ukrainā mūs pārsteidz. Zināms jau, kad nekas tāds īpašs, protams, nenotiek šobrīd. Viss pēkšņi ir apklusis un bet šobrīd, ko es varētu pateikt, man nemžēl neko nevaram pateikt vēl, pēc ka man dators ir kārās. Tikmēr jūs ārpus 19 grādu šodien vārdienas svin Herberts un Dāvis Umberts un Umberts, bet notikumi Ukrainā. Tātad Doņetskas starp valdība iekļuvuši Jubiņas Grieķu un pavildumu personība. Muzeja nakts 10 vietās Rīgā. Nezinu, kāpēc. Nezinu, kāpēc viņi tur ielika vispār, bet es tagad šobrīd gribētu lasīt pa Ukrainu, es pa ko citu. Video Lukašenka gaisa dienas laikā nolaupa cilvēku. Šobrīd šādi notikumi notiek